šajā gadījumā mani nepārliecina fakts, ka ideja par vienotu mēdīju nenāk no mēdīju vidas, bet nāk no politiskās vidas. Jo vismaz tas, kas ir pieejams publiskajā telpā, ja pašķir atpakaļ kādus rakstus un pameklē, kad tad sāka šī ideja virmot, vismaz publiskajā telpā. Es nezinu, kas notika galvās kādā brīdī, bet publiskajā telpā tā sāka virmot vispirms premjeru birojā, pēc tam viņi transformējās dažādos citos veidos, un tas man nepārliecina par ārkārtīgi dziļu vēlmi sabiedriskos mēdījus padarīt kvalitatīvākus, labākus un reformēt pēc būtības. Tas Nepls ir politiski tendēts? Nepls ir spēlētājs šajā spēlē, viņš nav idejas autors. Nepls definēja, ka viņš ir gatavs sadarboties ar valdošo koalīciju. Bet Nepls nav idejas autors. Mēs idejas autoru varam tikai identificēt pēc dažām pazīmēm, kas ir pieejams publiskajā telpā, no kurienes tās vēsmas ir nākušas. Tāpēc šī ideja man personīgi nepārliecina par tās patieso mērķi un par patieso vēlmi kaut ko vērst valstī uz labu. Jo tas ir, es drīzāk liektos piekrist Gundagas Repšas teiktajam, ka apvienotais mēdījis ir politiski vislielākais pēdējo laiku notikums. Tas ir politiski vislielāko laiku notikums, pēdējo laiku notikums, jo mums ir pat grūti iedomāties to varu, ko iegūs šī apvienotā mediju vadītājs. To mēs pat iedomāties nevaram, ja vienīgi varam mazliet pamodelēt, ja vēl paliek tirgū tikai otrs spēlētājs, kas ir apvienotais LNT un TV3, kas nepieder Latvijai, kur ir ārvalstu investori, kur mēs varam apmēram tās schēmas sazīmēt, ka bišķiņi gali aizved uz Somiju, bišķiņi aizved uz Krieviju, mēs tā varam tikai apmēram iedomāties to. Bet un paliek otrs spēlētājs tirgū, kurš ir politiski atkarīgs no piešķirtās budžeta naudas. Tātad viens šis vadītājs, kur ir uztaisīta vertikāli vadītājs un visi pakļauti, burtiski Putina vertikāli. Un šis viens vadītājs aiziet pēc naudas pie valdošās elites. Viņš ir atkarīgs, viņa nauda, viņam nav iezīmēta nauda budžetā, katru gadu tev vecīt būs 10 miljoni. Tev tāda nav, vairāk, ja, bet tāda situācija nav. Tas nozīmē to, ka viņš būs absolūti atkarīgs no valdošās elites labvēlības naudas piešķiršanā. Šis ir faktors, kas man dara ārkārtīgi uzmanīgu. Un es tiešām nepārstu, varbūt, kad mēs tagad runājam par lietu, kuru mēs nevaram apčamdīt. Mēs nezinām, mēs varam tikai apmēram domāt. Un mēs varam analizēt, kāpēc pēkšņi tas tā ļoti kādam sagribējās to darīt. Bet vai tad arī pašlaik mēdīna atkarīga no valdības finansējuma? Jā, ir, bet tikai tas ir jaukts, kā tu jau pats pareizi teici, jo tāpēc, ka daļai jau mēs arī nopelnam paši. Tā ir tā situācija, kur ir izvēlēta kā optimālākā šai situācijai, kad nav abonentu maksas, jo sabiedriskais mēdījis tas pēc būtības nevar būt valsts finansēts. Pēc būtības tur ir pretruna. Tas sabiedrisks mēdījis ir sabiedrības finansēts. Tu strādā mūsu interesēs, mēs tevi pērkam. Mēs par to maksājam. Tas ir ideālais modelis. Tāpēc, ka politiķi joprojām ir baidījušies pateikt, ka lūdzu samaksājiet 50 centīmus mēnesī par radio un latu par televīziju. Tas ir tāda politiska lēmuma nav bijis. Tāpēc mēs īstenībā valstī veidojam atžgārnas sistēmas. Atžgārnas finansējuma sistēmas, kas neatbilst nosaukumam sabiedriskais mēdījis. Tas nav sabiedriskais mēdījis. Tad risinājums būtu maksas ieviešana. Tādā ziņā ar to varētu sākt, lai mēs vispār varētu sākt nodefinēt, ka tas ir sabiedrisks mēdījis. Jo manā izpratnē, kas maksā, tas pasūta mūziku. Tas tā ir. Un politiķu mūžīgā iejaukšanās un mūžīgā, protams, ka jebkurš vadītājs, iespējams, ka Kota kungs zina labāk, bet viņam ir bijis jābūt droši vien situācijas, kad viņam ir bijis jābūt diplomātam, kad viņam ir bijis jābūt kaut kādam, jāsajūt spiedienu. Ja tu nedarīsi tā, tad būs tā. To viņš vislabāk zina, vai viņš to teiks, es nezinu, bet droši vien, ka tā viņam ir bijis tādas situācijas dzīvē. Man tādas nav bijušas, jo es ar naudām
nekrāmējos, bet tas ir, tā ir ļoti būtiska lieta. Un jo ir jāsaprot viena lieta, man ārkārtīgi klausoties, es vispār biju ļoti patīkami pārsteigta par Kota kungu teikto, jo es tādā uzstāšanā viņu nebiju dzirdējusi, un man bija no sirds prieks par dažām lietām, ko es izdzirdēju, jo man bija sajūta, ka es neesmu vientuļa sala, jo tas ko Kota kungs teica par tām vērtībām un par nodefinēt, kas ir mūsu valsts olīvkoks, ko mēs iestādām mūsu bērniem, tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ir jāsaprot viena lieta. Pasaulē notiek informatīvais karš, ekonomiskais un informatīvais karš. Ekonomisko karu balsta informatīvais karš. Lai jūs to saprast, kā es to domāju, es minēšu vienu piemēru par kontracepciju. Es pat biju vienā konferencē, man ļoti viņa iestādusies ir atmiņā un daudz piemēru. Bet tad, kad es domāju par to, tātad vidēji katra sieviete reproduktīvā vecumā, lietojot kontracepciju, tērē šiem farmācijas līdzekļiem 3 līdz 10 latu mēnesī Latvijā. Vidēji, ja, tas ir tā ir, pareiķinam, kāda tā ir nauda. Lai šī sieviete nopirktu šo kontracepcijas līdzekli, viņai, kam ir, uz ko ir jāiedarbojas, uz viņas smadzenēm pareizi, viņai ir jāiedvež bailes no bērna, jo tev piedzims bērns, tev būs tūlīt ķeza, tev būs visādi autiņi, tev būs tas, ir jāiedvež bailes, un to dara mēdī. Šo biznesu balsta mēdī. Tas ir informatīvais karš par tavu maku. Tev ir jānoāda, man dziļākā pārliecība ir, tev ir jānoāda pilnīgi visas vērtības, un tu kļūsti ideāls pircējs. Tev ir jānoāda reliģiska vērtība, jo kurš reliģisks cilvēks, kurš iet baznīcā, tic Dievam, kurš dzīvos pārmērībās, viņš nav potenciālais pircējs. Sabiedriskajiem mēdījiem ir jāatbalsta reliģija. Sabiedriskajiem mēdījiem ir jāatbalsta vērtības. Es nepabeidzu. Ja tu esi ģimenes cilvēks, tu nekad nepirksi pēdējā modeļa Lamborghini, bet tu pirksi pienu un maizi. Uz to nevar nopelnīt. Tev ir jānoārda tavu pieķeršanās ģimenei, un tad tu kļūst par ideālu pircēju. Tad tu nopirksi salātu lapu žāvētāju, kā es saku. Pilnīgi bezjēdzīga lieta, nekam nevajadzīga, bet uz to kāds nopelnīs. Tev ir jānoārda vērtības, valsts vērtības, tev ir jāpateic par globalizācijas pilsoni, jo tad tu atkal kļūst par patērētāju. Un tāpēc vērst to visu atpakaļ tā ir ārkārtīgi smaga cīņa, jo tu cīnies ar lielu naudu, ar lieliem konglomerātiem, tu cīnies ar to, bet pavērst to visu atpakaļ par vērtību, par to, kas tavai valstī un tavai tautai ir svarīgi. Tas ir vislielākais mediju uzdevums, un man bija ārkārtīgi liels prieks to dzirdēt, kad Kota kungs par to runā, un tas ir vissvarīgākais. Neņemsim visas tehnoloģijas, tas tieši tā, kā viņš teica, tas ir līdzeklis, bet svarīgākais ir saturs. Ko mēs iedodam, ko mēs atstāsim mūsu tautai, mūsu nākamajai paaudzei. Tas ir tas pats būtiskākais jautājums. Un to nodefinēt ir mūsu kā sabiedrības uzdevums. Es nepiekrītu, ka to ir jānodefinē politiķiem. Tāpēc ir ārkārtīgs prieks, ka jūs gribat to dzirdēt, ka jūs nākat kaut ko, ārprāts var iziet ārā tieši tā un to pašu apinīti nopirkt, ja? Taču ir 100 citas lietas, ko darīt, ja? Bet tas ir apbrīnojami īstenībā, ka kāds, ja savu laiku ir gatavs tērēt, lai kaut ko domātu, lai kaut ko varbūt izmainītu, vai kaut ko, tas tiešām es to ārkārtīgi augstu vērtēju, jo es pati tad esmu dažās sabiedriskās aktivitātēs iesaistījusies, un es zinu, cik ārkārtīgi grūti ir cilvēks uz kaut ko tādu iekustināt, un tas tiešām, tas ir tas mēdīju svarīgākais uzdevums, nodefinēt, kas ir mūsu nacionālā vērtība, jo vēl viena doma, kas man ilgi, jau pēdējā laikā neiziet no prāta, ir tas, ka mēdījis, tas sabiedriskais mēdījis, kas mums ir šobrīd, tas vairs nav tautas viedoklis, tas vairs nav sabiedrības viedoklis. Es paskaidrošu, kā es to domāju. Mums tiek imitēts sabiedrības viedoklis, jo kāds mums ir standarta ziņu sižets, jo es par ziņām vislabāk varu runāt. Standarta ziņu sižets ir tātad informācija no
kaut kāda pirmavota, tas ir respektīvi, vai tas būs Valdis Dombrovskis, vai tā būtu Ingrīda Circena, vai tas būtu kāds cits ministrs, tātad viņš kaut ko ir paveicis, kaut kāda ziņa, ko viņš ir izdarījis, pateicis vai vēl kaut ko. Tad seko, kas uz šo ziņu reaģē. Uz šo ziņu būtu jārēģē sabiedrībai, ja? Bet mēs imitējam sabiedrības viedokli, jo mēs pasaucam vienīgo demografu valstī Mežu. Mēs pasaucam divas vienīgās mēdīju eksperts Rožkalnu un Brikši valstī. Nav, it kā mums citi nebūtu, kas izteiktos par mēdījiem. Un mēs imitējam sabiedrības viedokli caur šādiem it kā ekspertiem. Viņi ne ar ko neatšķirs no visiem citiem cilvēkiem. Pilnīgi ne ar ko, bet mēs vairs sen nedodam vārdu sabiedrībai. Es, piemēram, ziņās strādāju, es zinu, mēs nedodam vārdu tautai. Tas nav tautas viedoklis, kas skan. Lai tauta domā par apvienību, lai tauta domā, bet arī šim viedoklim ir jāskan. Viņam ir vienkārši... Es klausos 101 ziņas. Viņas nav kvalitātes. Man viņas neapmienīgi pilnīgi. Es arī klausos citus no radio tieši ziņas, man patīk klausīties. Es arī klausījos radio 1 ziņas. Kādēļ visur viens un tas pats skan? To es tev pateikšu, tas ir baigi būtiski. Labi, jautājums ir uzstādīts. Tas ir baigi būtiski. Es tev līdz pateikšu, un tā ir atkal nauda. Tātad iedomājamies karu Irākā, ja? Sadams Huseins mums tiek pasniegts kā diktators. Absolūts un galīgs, kuram ir kodolieroči, kur jābrūk ir iekšā šajā valstī. Ja? Cik mediji var atļauties uz Irāku aizsūtīt savu korespondentu? Cik? 5. Un tā tad iedomājies, un cik laiž iekšā vēl otrs jautājums, jā, aizsūta 5 mēdī, kuri turklāt ir karojoši otrā pusē. Tad tu iedomājies, cik objektīvi šī informācija var būt. Un viņi tiek drēlēti pa visu pasauli. To pašu ziņu nolasīs Latvijas televīzijā, jo mums nav cita avota. Un to pašu nolasīs Latvijas radio. Saprotu, tā ir tāda problēma, ko es neredzu viņai risinājumu, jo to nevar, jo tas ir tas, ko es teicu, tas ir informatīvais karš, jo tev vajag to publiku visā pasaulē noskaņot sev labvēlīgā virzienā. Vai nav iespēja kaut kādā veidā, ņemot vērā to, ka mums tehnoloģijas attīstās, mums ir Twitter, mums ir visādi brīnumi, tur internets ir. Nesen bija lekcijā no BBC, nezinu īsti, kāds viņam jāmats. Viņš aizstīja par to, ka šobrīd, piemēram, BBC, ko viņi strādā, es to ņemu kā lielāko ziņu kanālu, ko es zinu. Ka viņi šobrīd strādā uz to, ka viņiem ir vesela nodaļa, es nezinu, kā viņi naudā vai tur redzēties, bet tomēr. Un viņiem ir vesela nodaļa, uz kur tiek sūtīta informācija no cilvēku parastā. Es arī nofilmēju video tagad, kaut ko mums ir šeit, saistīt, viņiem viņi pārbauda. Viņiem ir vesela nodaļa, kas pārbauda. Viņiem ir drošības dienas. Jā. Cik šī informācija ir reāla? Viņa ir īsta, viņa iet uz labām ziņu kanālā. Viņa uzreiz aiziet uz priekšu. Jā, labi, jūs nevarat atradēties aizsūtīt uz Irāku korespondentus. Bet tagad jau ņemsim vērā to, ka cik ļoti lielu lomu nospēlēja Facebooks arābu pavasarī. Tad vai nav iespēja, es nesaku, tas ir tā. Tas ir viens no veidiem. Jā, tas ir viens no veidiem. Tas ir viens no veidiem, kad ziņa vairs nekļūst par ziņu, kuru taisa žurnālists, bet ziņa ir ziņa, kuru tu filmējot garām ej un nofilmē, ka reku tur ir ielūzusi aka un 5 autiņi ir saskrējušies. Tas ir viens no veidiem, kā es personīgi paredzu, ka ziņa telpa attīstīsies šajā virzienā, ka ziņa nebūs vairs žurnālista ziņa, ko žurnālists vienkārši sēžot, paņemot aģentūras, saliekot kopā, bet ka ziņa kļūs tas, ko tu uz ielas esi ieraudzījis. Bet ņemot vērā to, ka šobrīd nav tik daudz, tik liels pieejas tām ziņām, mums ārzemēs par Latviju mēs esam tik mierīgi, bet tad vai nevajadzētu šobrīd, tā attīstīsies un tā daudz eksperti teikuši, bet vai nevajadzētu šobrīd mēģēt to, kādā veidā attīstīt tieši to ziņu loku, jo manuprāt, ka šobrīd, cik es jums skaties Latvijas ziņas, tad pamatā, kā jūs jau teicāt, informācija nāk politiķas ekspertu ziņas, vai arī kaut kas notiek ekspertu ziņas, bet viss iziet caur ekspertu un eksperti saliek visu tā, lai ir skaisti. Tad vai nebūtu tas, kad cilvēks, vai tas ir patiesība ziņas? Tāpēc, ka tas pirmkārtām tas ir laiks, jo man šis cilvēks, kurš varēs paust šo viedokli, man viņš ir jāsameklē. Un tas ir otrs, pie kā mēs nonākam, tas ir atkal naudas jautājums. Ja es varu uz vienu sižetu strādāt 2-3 dienas, tad es to varu atļauties. Bet ja man ir jāuztais pāris stundās, man ir štampi galvā.
Uzreiz džik, viss man līdz 12. sižets ir gatavs. Un tas ir atkal resurs. Es, piemēram, biju laimīga tajā laikā, kad es strādāju televīzijā uz De Facto. Es visiem saviem kolēģiem teicu, ka mēs strādājam absolūti privileģētā situācijā, jo mēs nedēļu varam taisīt vienu sižetu. Mēs tiešām šo tēmu varējām izauklēt. Mēs varējām atļauties arī tēmas izmest miskastē. Latvijas radio faktiski to nevar atļaut. Ja tu esi aizgājis uz pasākumu, tu atnāc atpakaļ, korespondents ir pilnīgi neziņā, ko no tā visa pateikt, jo pilnīgi, absolūts tukšums un absolūts nekas, bet tu nevari atļauties resursu tērēt, proti žurnālistu aizsūtīt uz vietu, kur nekā nav. Un viņš atnāk atpakaļ un viņš izmet to miskastē. Tev vienalga no tā ir jāizspiež sižets. Tas ir absurds, bet tā tas notiek. Tas ir atkal naudas jautājums. Tas ir resursu jautājums, cik tu vari atļauties tam laika tērēt. Ja, bet es vienkārši citu aspektu, es tā arī klausos, un tur bija jautājums par 10 punktiem, un kāpēc visi līdzīgi. Ir milzīga problēma. Tāpēc, ka es, piemēram, vēroju un gaidu, kad beigsies stāsts par madi. Lācis, madi. Visu laiku pirmā ziņa. Un tad ir jautājums, vai mēdīs to piedāvā, vai auditorija to pieprasa. Un te ir tas, ko es uzsveru vēlreiz, ka, piemēram, ar Letu, ziņu aģentūru Letu, es varu pazīstot cilvēkus, īpašnieks, vēl, kas es ar viņiem esmu parunājis. Lasītākās ziņas darba laikā, ko tad visi cilvēki, kas sēž ofisos, ir krimināla ziņas. Tops. Tas ir tas, ko es uzsveru. Kas kurā brīdī ir pieprasīts, jo, piemēram, TV.net portāls, viens no piemēriem, ir komercmēdījums, viņi zinās pēc peļņas. Tad portālā reklāmdevējs pēc useriem, pēc tiem kaut kādiem vēl svešvārdiem un kā viņi tur min, bet tātad apmeklētību laiku vēl kaut kas. Viņi gatavi likt reklāmu. Tad man kā portālam ir jāatzina apmeklētību. Kas man pirmā ziņa? Made. Jā. Un viss. Un jautājums, kas ir jādara? Tas nav vienkārši atbildi, jo tā ir manipulācija ar cilvēku smadzenēm. Un kā mēs arvien vairāk lēnām iekodējam to, kā mēs vispār, cik esam gatavi atvērt. Izejot uz ielas, kad paprast cilvēkam, ko tu vislabāk kādu žurnālu lasi, viņiem ir grūti atzīt, ka viņš šķīrs privāto dzīvi, un tad pēc tam uz ielas aptaujām liekas, ka privāto dzīvi neviens neliek. Un pa saskaņas centru neviens nebalso. Un visi ir iemācījušies teikt, ka es lasu Rīgas laiku. Bet savukārt tirgu kioskos visur paskatāmies, kas ir pieprasītais un kas ir mazāk pieprasītais. Ja? Un tieši tāpatās arī tajā mēdī telpā. Kas ir tas līdzsvars? Mēs žargonā sakam dzīšanās pēc klikiem. Tad ir kliks, apmeklētība, tad mada piesaista man reklāmas devēju. Līdz ar to es stāstu visiem, ka lācis nošauts. Un mēs neviens neaizdomājamies, ka mājās bērni raud. Tāpēc, ka viņš bijis līgatnē. Viņš to lāci redzējis. Un pēkšņi neviens viņam neskaidro, kāpēc nošauj. Vienkārši nošauj visu. Un te ir milzīgi, tas nav, es vienkārši atgriežos, kas ir jādara. Reāli īstenībā būtu jābūt tā, kad valsts vadītājiem pašreiz vislielākiem būtu jāiznāk un jāpasaka, mūsu prioritāte ir mūsu bērni, visi mūsu lēmumi attiecīgi uz to, mēs veidosim ļoti spēcīgu kvalitatīvu mēdīju, kur nebūs dzīšanās pēc klikoniem, bet kur es zināšu, kā cilvēks, kā sabiedrības pilsonis, es zināšu to, ka es savam bērnam varēšu rādīt no rīta līdz vakaram sabiedrisko mēdīju, un viņš būs drošs, viņš būs pasargāts, un viņam būs radīta šī informācijas telpa. Nākamais, mēs gribam kvalitatīvu sabiedrību, mums ir jāizveido mēdīju klases, sākot jau no pirmās, varbūt ne, bet no 3. klases, būtu jāizveido vienreiz nedēļā mēdīju klase, kur mēdīju stunda, kur jau tagad bērniem stāsta potenciālās mēdīju attīstības, kur viņiem stāsta, kā lietot mēdīju. Es jau nesaku, ka nelasiet ziņas pa mani, bet izvērtējam, kas veidojās, kādas sekas veidojas, kā tas viss attīstās. Sākam
veidot to, ka tie kliki arī veidojas, viņi aizplūst uz citu, ka mēs sākam izbalansēt šīs lietas. Bet mēs jau esam sakropļoti, mums jau, tā skaitā arī jūs varat aizvainot vai ne, bet arī jums, kurš ir mācījis lietot mēdī? Kurš ir pateicis, ka TV3, piemēram, ir MTG milzīgas grupas? Milzīgas grupas investīcija. Ko viņi pārstāv? Zviedru kapitāls. Nu jā. Tas ir, Es jūs saprotu, bet vienkārši, Bet to ir jāsaprot, ka tas tiešām, tā kā Katakungs saka, tā ir ietekme uz tavu galvu, lai tu kļūst par pircēju. Jebkā pircēju. Jo mēs varbūt pēdējais, kurš ieminēšos, jo, piemēram, Tēvijas kara laikā Katiņas piemērs ir izcils. Tajā laikā jau nebija tikai tanki. Tajā laikā bija mēdīju karš. Vācieši drukāja avīzes par zvērstībām, ko it kā ir izdarījuši. Krievi pretēji drukāja avīzes par zvērstībām, ko it kā izdarījuši vācieši. Kas tā ir Irāka un Amerika? Mainījies kaut kas? Lībija. Es nerāju, bet par to, ja mēs atbiežam, tad jau šis karš ar skrējlapām, ar informācijas cīņu par cilvēku smadzenēm jau bija tajā laikā. Bet mūsdienās mēs neuztversim par nopietnu informāciju, kas nāk no Ķīnas oficiālās valdības televīzijas. Tāpēc mums nav obligāti jāuztver kā pilnīgi nopietnu, varbūt dažreiz tēma, kas nāk no Fox News. Mums ir spējas interpretēt šo informāciju. Tas ir labi. Un sabiedriskā televīzija arī to patiesībā var darīt. Tad es gluži varētu, labi, es neesmu profesionāls, arī viedoklis subjektīvs, bet tad kas jums liedz interpretēt un pateikt to, ka šādi viedokļi ir, šādi ziņas nāk no turienes, bet var nepiekrist, jo? Vai ziņas nav pilnībā Mums nav pretī argumenti, mums nav resursi, mums nav mūsu informācijas avoti. Tā kā sabiedrības apstulbināšana ar mēdījiem, jo kā jau kaut kungs teica, ka šobrīd mēdījos TV-netā, kad mēs ejam TV-netā, ko tur lasa, tad ir galvenais apskatītākais, mans klasbiedrs izdarīja nesen tādu interesantu lietu, viņš iekāpa pie žirafē. Un tur zaudēja eksperiments, jā. Eksperiments, nav svarīgi, kas paliek, bet lieta tāda, ka tas vienu brīdi bija skatītākais ziņu portālā. Par to, ka viens kaut kāds jaunaiklis ir iekāps pie žirafē. Nevis par to, kas notiek politikā, nevis par to, kas notiek ārzemēs, kas notiek Libijā. Žirafē, pie žirafs kāds iekāps. Šobrīd mēs lasam par madi. Mēs neinteresējamies par to, kā notiek. Un tad, tas, ko jūs teicāt par to, ka tie tādi fakti, bet to nevajadzētu darīt mēdījiem. To vajag iedzīt iekšā cilvēkos, kritiskā domāšana. Pieprasīt analīzi. Tas, ko jūs piedāvā kaut kādā veidā izglītot jauniešus par to, ka jā, ziņas ir LTV, ziņas ir TV3, ziņas ir LTV, visos kanālos ir ziņas. Bet cik no tā tu pieņem kā faktu un cik no tā tu pieņem kritiski izvērtē. Es ļoti piekrīšu kaut kuram, ka vajadzētu kaut kādu skolu, izglītības sistēmā vēl tas būtu sarežģīti, tas būtu ļoti ķēpīgs process. Tātad viena stunda mēdījiem. Nav tik ķēpīgs, ir jāuzraksta programma un jāiet. Stunda analītiskai domāšanai, stunda filozofijai kopš 5. klases, stunda papildus 6 valodai, stunda tā. Nepiekrītu, tāpēc, ka es biju protestants jau Padomju Savienības laikā. Tāpēc, ka man vēstures skolotāji dzina iekšā kaut kāds gadu skaidrs. Un es visu laiku teicu, man nevajag tos gadu skaidrs, man neinteresē, ka tas Ļeņins ir dzīves. Ja vajadzēs, es atradīšu, es biju reāls protestants. Un es pašreiz uzskatu, ka izglītības sistēmā ir ļoti daudz pašreiz problēmas, kur var atslogot. Nav vajadzības vairs dzīt iekšā tādas tīrās zināšanas. Tieši otrādāk, pašreiz mūsdienu jaunatnē vajag dzīt, spēt, mācīt, kur dabūt informāciju un kā viņu analizēt. Tur, ja mēs tā kā virzamies uz priekšu arī šī izglītības sistēma, skolotāji jau nezina, ja, kad kā skolnieks mierīgi uzsit, vēl kaut kur viņš uzreiz to informāciju sapumpē. Viņam jau tas vairs nav jāmācās. Bet viņam ir svarīgi zināt, kā informāciju savākt, kā viņu apkopot, izanalizēt un no tā radīt vērtību. Esošā izglītības sistēma jau veicina atkal patērētāju. Nevis vērtības radītāji, jo mums ir svarīgi veidot visu laiku šo analītisku izpratni. Tad jākompē nauda iekšā izglītības sistēmā. Arī. Neapšaubā. Arī, jā. Pēc iespējas ātrāk un arī pēc iespējas ātrāk būtu īstenībā ļoti
nopietni jāstrādā ar pasniedzējiem, ar šo izglītības reformas maiņām, jo ir daudz programmas būtu jāpārskata. Ir daudz svarīgākas prioritātes. Atkal es pieminu LTV.lv. Mums tur ir dažādi projekti. Viens no projektiem ir tāds video sižets, kas pamatā būs portālā izmantots un iespējams, ka veidosim arī televīzijā. Sākumā mēs to darīsim ar populāriem cilvēkiem, pēc tam jebkuram iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumu. Un tā ideja ir ļoti konkrēta, ka tev tāpat kā Twitterī 140 zīmēs, tāpat tu, piemēram, ar savu telefonu vai kādā fotoaparātu vai kā citādi sevi fiksē, un tu sāki, es gribu uzdot tādam ministram jautājumu, un jautājumu jābūt ļoti konkrētam. Nevis kā tu jūties vai kā tu domā politisko attīstību, piemēram, uzdot jautājumu, kā jūs kā satiksmes ministrs domājat salabot tādu ceļu? Tas ir no radio nošpikots, no brīvā mikrofona. Nošpikots, un tad tā ir tā saplūšana. Un tad savukārt tajā portālā visi šie video sižeti uzkrājās, un tad savukārt atbildīgam ministram tur noteiktā laika posmā jāsniedz atbildi. Viņš to atbildi nesniedz, tad tas video stāv tā kā tukša melna kvadrāta, kad joprojām tā atbildi nav. Un tad pēc kaut kāda laika tad varēs, piemēram, sakot un teikt, ka jūs tad tajā maijā teicāt, ka tas būs izdarīts, tagad nav. Jo man visvairāk liekas, ka šajā valstī atbildība pieprasa no iedzīvotājiem, bet man liekas, ka atbildība no valdības, no Saeimas neviens nepieprasa. Un tā, man liekas, ir tāda radīta situācija, kurā viņi pat nedod atskaits, kāpēc viens vai otrs lēmums tāds veidojās. Un tad veidojas milzīgi plaisa. Un es arī gribu teikt, ka nav jau tikai, ir arī mēdī telpā nodalīts sabiedriskais mēdījs. Bet man liekas, ir sabiedriskā Saeima, man liekas, ir sabiedriskā ministru kabinets. Kāpēc tas ir kaut kas cits? Jo viņi jau var eksistēt tikai un vienīgi par sabiedrības kopumā nomaksātiem nodokļiem. Un viņi pēc būtības ir kalpi. Attieksmes maiņa atkal. Tā ir pilnīgi cita. Es esmu gatavs tev pakalpot, tāpēc es esmu gatavs strādāt. Bet te, man liekas, tā komunikācijas telpā viss ir savādāk. Tad, ko es vēl daudz teikšu? Teiksim lielu paldies! Prom nav jāiet, cilvēkiem ir so daudz dažādi jautājumi, un mēs kā izaugsmes kvartāls gribam pateikt lielu paldies, ka jūs atnācāt. Paldies! Paldies! Vai dod, ka viņi atnāk? Viņiem ir pizza. Atdalīgi. Jā. Viņiem arī savas lietas. Un tas ir pizza no franču maiznīcas, kā vienmēr.